Labvakar, mani sauc Krusdāls Normundzeļonka, un šī gada 4. februārī es izaicināju sevi mesties ledus augstā ūdenī 30 dienas no vietas. Šodien es pastāstīšu par to, kā man veicās manā izaicinājumā, kā arī par to, kā rūdīšanās augstā ūdenī ietekmē jūsu veselību. Lai sākumu padarītu vieglāk un drošāk, vairums cilvēku, kas ar to nodarbojas, kā arī lielākā daļa pētījumu, norāda uz to, ka peldi vajadzētu uzsākt pakāpeniski, nelecot iekšā uzreiz augstā ūdenī, bet uzsākot kaut vai ar augstu dušu, palēnām pieradinot savu ķermeni pie šīm ekstremālajām temperatūrām. Taču man ļoti nepatīk augstas dušas, un es nolēmu sevi tāpatās izaicināt un mesties iekšā ūdenī, vienkārši neuzturēties pārāk ilgi pirmajā reizē. Pirmajā reizē, ejot ūdenī, es uzturējos apmēram 30 sekundes. Ieejot iekšā, momentāli aizsirtās elpa, iestājās šoks, ūdens bija augsts un bija ārkārtīgi nepatīkami, un vēlējos pēc iespējas ātrāk tikt ārā. Taču tomēr noturējos, un beigās sajūtas bija ļoti fantastisks. Šādi es apmēram pavadīju savu pirmo nedēļu ūdenī, vienkārši cenšoties uzturēt konstantu elpošanu un lēnām pierast pie ūdens. Ap otro nedēļu es jau palēnām sāku pierast pie ūdens, konkrētāk pats ķermenis. Ieejot iekšā jau sāku justies daudz maz komfortabli, un elpošanu jau varēju uzturēt ļoti viegli. Elpa vairāk neaizcirtās, neiestājās šis šoka stāvoklis un varēja tiešām izbaudīt pašu peldi. Neskatoties to, ka pats jutos labi, bija ķermeņa daļa, kas tā arī nepierada pie ūdens, un tas bija pēdas. Pēdas man konstanti sala, un par cik es visu laiku palielināju šo laiku, kurā es uzturos ūdenī, pēdas sala arvien vairāk un vairāk līdz brīdim, kad tā jau kļuva par nopietnu problēmu. Pēc peldēm tas jau palika ļoti nepatīkami, un nācās kaut ko domāt. Par laimi ir speciāls inventārs šādām nodarbēm. Tik vienkārši. Iegādājos speciālus zābaciņus, kas izolē kāju no ūdens, un viss kājas vienkārši jutās pēc tam fantastiski. No otrās nedēļas līdz pašām beigām ūdenī es tiešām jutos jau fantastiski. Aptuveni uzturējos ap 2 līdz 3 minūtēm, un nebija principā nekāda problēma. Manas tēmas ietvaros es arī biju izveidojis blogu, kurā es ievietoju mazus video, tā teikt updateus, par to, kā man ikdienā iet un problēmas, ar kurām es saskaros. Tātad, kāpēc vispār vajadzētu sevi piespiest, savā ziņā pat mocīt, saldēt, lai nodarbotos ar kaut ko šādu? Priekš kam to vispār vajag? Un atbilde ļoti vienkārši. Ir neskaitāmi daudz un dažādi iegūmi, ko rūdīšanās augstā ūdenī sniedz cilvēkam. Sākot ar fizioloģiskajiem iegūmiem, kā piemēram uzlabota asinsrite, stiprināta imūnsistēma, pātrināta vielmaiņa, kā arī pātrināta muskuļu atjaunošanā, līdz garīgiem iegūmiem, kā piemēram uzlabots garastāvoklis, palielināta enerģija uz visu atlikušo dienu un lielāka stresa tolerants. Personīgi, pēc manas pieredzes varu teikt, ka pirms peldes sagaidīju vairāk izmaiņas tieši garīgi, nevis fizioloģiski, jo es īsti nezināju, kā es varētu nomērīt, vai man ir uzlabojusies asinsrite vai imūnsistēma. Taču garīgās lietas ir tās, kuras tu pats jūti, attiecīgi to man būtu ļoti viegli pateikt, vai ir kaut kāda uzlabojuma vai nē. Es personīgi izjūtu samērā lielu enerģijas pieaugumu ikdienā. Es devos peldēties apmēram dienas vidū, un visa atliksī diena man tiešām bija vairāk enerģijas. Es vakaros vairs nebiju tik noguris, un labāk arī patiesībā naktī gulēju. Vēl vēlos pieminēt, ka visu šo laiku bija uzlabots garastāvoklis un lielāks stresa tolerants. Es ikdienā biju mierīgāks un labāk reaģēju stresa situācijām. Un pats svarīgākais, ko es varu pateikt, ka šos te efektus es jūtu praktiski uzreiz, jau pēc otrās peldes, neskatoties to, ka tad es vēl centos kontrolēt elpošanu un bezmazai cīnījos par savu dzīvību. Šos iegūmus es pēc peldes jūtu, un tas man ļoti pārsteidza. Tas man iedrošināja turpināt un pabeigt līdz galam. Tagad, kad esmu pastāstījis par potenciālajiem iegūmiem, kā arī padalījies savā pieredzē tieši, ko es ieguvu no šī visa, vēlos pastāstīt par to, kā es varbūt ieteiktu uzsākt vispār rūdīšanos augstā ūdenī, jo, kā jau es teicu, es vienkārši metos iekšā, kas, ja tagad tā atskatās, nebija gudrākā izvēle, un mazliet to, ja varētu patīt laika atpakaļ, darīt savādāk. Vēlos padalīties vienā populārā pētījumā un vienā metodē. Varbūt kāds jau zina, varbūt nē, saucamā Hofa metode, kā uzsākt vispār rūdīšanos augstā ūdenī. Šis populārais pētījums nāk no dāņu zinātnieces Suzanas Sobergas, kura veica pētījumu, kurš ir patiešām viens no populārākajiem saistībā ar rūdīšanos augstā ūdenī. Ja jūs iegooglējat, viņas pētījums būs noteikti izliks pirmajā vietā. Viņa atklāja, ka
Ūdenī jāuzturas kopā nedēļas garumā 11 minūtes, sadalot to par 2 līdz 4 reizēm nedēļā. Es personīgi ieteiktu vairāk 3 līdz 4 reizes nedēļā, neriskēt ar 2, jo es uzskatu, ka optimālais laiks, cik ilgi atrasties ūdenī, ir 2 līdz 3 minūtes. Uzturoties ūdenī vismaz šīs 11 minūtes nedēļā, jūs varat palielināt savu dopamīnu un adrenalīnu līmeni līdz pat 2,5 reizēm. Uzlabot vielu maiņu, labākais ir tas, ka šos te efektus, kurus es iepriekš minēju, kā dopamīns un adrenalīns, kas palielinās līdz pat 2,5 reizēm, viņus var just praktiski uzreiz pēc peldes, un šie efekti ilgst vairākas stundas. Un pēc savas pieredzes es varu teikt, ka tā tiešām ir. Efektus jūt jau apmēram 10 minūtes pēc peldes, un, kā es teicu, manā gadījumā visas dienas garumā es tiešām jūtos daudz labāk. Runājot par to, kā varbūt būtu pareizāk no tieši tehnikas viedokļa uzsākt peldi, es ieteiktu pieturēties pie Vima Hofa metodes. Tie, kas nezin, kas ir Vims Hofs, viņš ir pazīstams kā Iceman, jeb ledus vīrs latviski, kurš ir nīderlandiešu ekstrēmists un izturības atlēts. Viņam pašam ir neskaitāmi rekordi saistībā ar ūdīšanos augstumā, un viens no populārākajiem rekordiem ir, ka viņš noturējās ledus vannā gandrīz 2 stundas. Viņa metode iekļauj 3 komponentus – elpošanas vingrinājumi, to, kā varbūt pareizi uzsākt tieši peldēšanu, kā arī meditācija. Runājot tieši par elpošanas vingrinājumiem, elpošanas vingrinājumi satur dziļas ielpas un izelpas, un noteiktos brīžos elpa ir arī jāiztur. Iemesls tam ir, lai ķermenis uzņemtu maksimāli daudz skābekli, lai muskuļi tiktu piepildīti ar skābekli, un tad, kad tu dodies augstajā ūdenī, ķermenis spētu labāk reaģēt stresa situācijā, attiecīgi nerastos tik liels šoks, un ūdenī varētu uzturēties daudz ilgāk. Runājot par metodi, kā tieši varbūt uzsākt šo peldēšanu, ir Vims Hofs iesaka to sākt pakāpeniski, kaut vai ar augstu dušu, kaut vai mērenā ūdenī, palēnām palielinot šo slodzi. Un trešā lieta, ko viņš iesaka, ir meditācija, kas tieši aktivizē vairāk fokusu, jo peldēšanās augstā ūdenī palīdz arī koncentrēšanās spējām, bet tieši pielietojot meditāciju, šīs koncentrēšanās spējas var uzlaboties ievērojami vairāk. Vēlos pieminēt, ka peldēšanās augstā ūdenī tomēr ir mazliet riskants pasākums, un ir arī drošības riski, kas būtu jāievēro un jāņem vērā. Viena no tām lietām ir hipotermija. Ķermenis ir zaudējis vairāk temperatūru nekā pieņemtajās normās. Attiecīgi var rasties nopietnas komplikācijas, sākoties ar orgānu bojājumiem, amputēšanu kādai ķermeņa daļai, arī smadzeņu bojājumiem. Un, ja pat neārstē, var beigties arī ar nāvi. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ir krampi. Obligāti dodoties ūdenī, pirmajās reizēs jābūt blakus cilvēkam, kurš tev nepieciešamības gadījumā var sniegt kaut kādu palīdzību. To gan es biju ievērojis, man bija blakus cilvēks, jo ar krampis var likties tāda nenopietna lieta, bet ja ieies tajā ūdenī, tev abas kājas saraus krampī, visu, tu vienkārši netiks ārā no tā ūdens, tu tur arī paliksi. Konkrēti, ko es varētu ieteikt no savas pieredzes, ir sagatavoties kārtīgi peldēji, vilkt obligāti cepuri, cimdus, sagatavot siltas drēbes, izdomāt, kā tu izejot ārā no ūdens ģērbsies, jo atcerieties, ka jūs būsiet šoka stāvoklī un domāšana ir mazliet sarežģītāka. Attiecīgi vajag apsvērt, kā pareizāk saģērbties, varbūt pat izlikt drēbes konkrētā secībā, lai izejot ārā jūs varat uzreiz sagatavoties un ātrāk saģērbties, lai varētu atgūt ķermenis ātrāk siltumu. Lai atzīmētu savu pēdējo peldes dienu, es arī paaicināju citus sēļus pievienoties man. Bija pāris, kas atsaucās, un kopā novadījām tādu fantastisku pēdējo peldi, kurā bija cilvēki ar dažādu sagatavotības līmeni. Bija cilvēki, kuri bija izrādās pieredzējušāki par mani, un bija cilvēki, kas to darīja pirmo reizi. Neskatoties uz to, kopumā viss šis mazais pasākums izdevās ļoti veiksmīgi, un godīgi var teikt, kad kopistiski viss sēž ūdenī, tad vairs neliekas tik augsti, un laiks paiet daudz ātrāk. Neskatoties uz potenciālajiem riskiem, es tomēr iesaku nodarboties ar peldēšanos augstā ūdenī, jo pareizi darot visu un pielietojot konkrētas populāras metodas, šos riskus var mazināt līdz pat nullei. Attiecīgi jums ir iespēja iegūt visus šos iegūmus, uzlabot savu pašsajūtu ikdienā, kā arī veselību. Paldies par uzmanību!